Es lasīšu evaņģēliju Ziemassvētku stāstu, kas ir uzrakstīts mūsu bībelēs jaunajā derībā Lūkas evaņģēlijā 1. nodaļā. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu saderināto, sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klajas debesis sargāja savus ganāmpulkus, un kunga eņģelis tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja: nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, tas kungs. Redzi jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņu, autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava Teva, Kristu! Mēs pateicamies Tev, mīļais Kungs, kad esam varējuši klausīties Tava evaņģēlija vēsti. Mēs lūdzam, nāc Svētais Gars un esi pie mums, esi mūsu domās, esi mūsu sirdīs un dāvā mums Tavu ticības spēku caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, mīļie draugi. Man ir prieks jūs sastapt šodien jau 2. dievkalpojumā mūsu baznīcā, prieks jūs ikvienu redzēt un prieks jūs sveikt Kristus piedzimšanas svētkos, kas, es domāju, ir patiešām, ja ne paši skaistākie svētki gadā, tad viena no tiem skaistākiem patiešām tie ir. Un mēs šajā vakarā esam tie, kas esam kā viesi Kristus piedzimšanā, Kristus dzimšanas dienā. Un gribētos tā turpinot to Kristus dzimšanas dienas tēmu ar to, ka patiešām tas ir tik skaisti, ka Kristum ir dzimšanas diena, bet dāvanas mēs dāvājam cits citam. Mēs saņemam dāvanas, bet dzimšanas diena ir viņam. Tā tas reti, kad notiek. Parasti jau dāvanas saņem tas, kuram ir dzimšanas diena. Bet es domāju, viņam ir liels prieks debesīs par katru no jums, par visiem, kas mēs priecājamies par viņa piedzimšanu, visiem, kas gaidām viņa piedzimšanu. Un pat, ja citreiz mūsu motivācija ir dāvanas, tad arī viņš priecājās, jo viņš patiesībā ir tā lielā dāvana. Jēzus ir dāvanu dāvana vai iemesls tam, kāpēc vispār ir dāvanas. Viņš ir šis dāvanu ierosinātājs, kas atver cilvēku sirdis. Un patiešām šajā vakarā, kad mēs svinām Kristus piedzimšanu, ir tāda īpaši garīga gaisma. Un pat ja šī baznīca, kas ir tik spoži tagad izgaismota, būtu daudz nespodrāka, mums kādu laiku bija tādas dzeltenas lampas un tā diezgan tumši bija baznīcā, tad Ziemassvētkos daudz spožāk mirdzētu eglīte un Ziemassvētkos daudz spožāk mirdzētu tas, kā mēs to izjūtam. Mūsu sirds justu šo garīgo mirdzumu. Un šajā Ziemassvētkos patiešām ir šis prieks par Dieva dēla dzimšanu, un tas ir eņģeļu un cilvēku prieks. Tā ir gaisma,
kas apmirdzēja ganus laukā, kad pie viņiem nāca eņģeļi. Tā šī garīgā gaisma mirdz, un nevis tikai spīd, jo spīd lampas, spīd sveces, bet garīgā gaisma mirdz. Un tas ir mirdzums, kas mirdz laimīgu cilvēku acīs un sejā. Šogad Ziemassvētki atnākuši tumšā laikā. Mēs skatāmies laukā un gaidām, kad birs sniegs, bet sniega nav. Jo mēs esam tajos platumgrādos, ka tā tas mēdz būt, ka ne visi Ziemassvētki ir balti. Bet otrs arī tādā, varētu teikt, šajā izjūtā. Arī šogad Ziemassvētki ir kaut kā tā, kad liekas tumsas ir pārāk daudz. Un gribās arī šeit sacīt komentāru, ka tāda jau ir pasaule, kurā mēs dzīvojam. Pasaulē ir vajadzīga gaisma. Pasaule pat pa sevi nav tā vieta, kurā gaisma ir a priori. Gaisma nāk no tā, kas ir gaisma. Un tieši tādēļ pasaulē ir vajadzīgs Kristus, kurš nāk, lai pasaulē ienāktu garīgais mirdzums, kas liek iemirdzēties cilvēku sirdīm, acīm un dvēselēm. Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā ir rakstīts: gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš mirdz uz mums. Viņš mirdz, lai iemirdzās arī mūsu dvēseles. Un tas patiešām bieži vien tā arī notiek. Tas nenotiek tik vienkārši. Tas notiek tad, kad mēs patiesībā sastopamies. Un līdz ar Kristus piedzimšanu tumsa vairs nav tik tumša. Līdz ar Kristus piedzimšanu piedzimst cerība uz labāku nākotni, uz izlīgšanu, uz glābšanu, ka ļaunums un grēks reiz tiks uzvarēts. Mēs nezinām, kad, bet tas notiks. Jo cerībā mēs esam glābti. Tā jaunajā derībā apostols Pāvils raksta: cerībā mēs esam pestīti, bet cerība mūs neatstāja kaunā, jo tas, kurš jau cer, viņš jau to tver ticībā. Eņģelis uz mums sludina: nebīsties, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Šie ir iedrošinājumi pilni vārdi. Tas ir mierinājums, kas nāk no debesīm uz katru cilvēku. Nebīsties no cilvēkiem, jo Dievs ir ar tevi. Nebīstieties no kara radītiem apdraudējumiem, jo šovakar ir dzimis miera ķēniņš. Nebīstieties no dārgiem laikiem un līdzekļu trūkuma. Arī Marija laida pasaulē visas pasaules ķēniņu un Dieva dēlu pilnīgā trūkumā, taču ar viņiem bija tas, ko nekādu ne par kādu naudu nevar nopirkt. Ar viņiem bija Dieva žēlastība, ar viņiem bija Dieva svētība. Nebīstieties, ka jūs netiksiet galā ar savas dzīves izaicinājumiem, jo Dievs katrās grūtībās ir ar tiem, kuri savu dzīvi ieliek Dieva rokās un meklē viņa gribu. Jo debesis ir tuvu klāt. Tā ir vienā skaistā kristiešu dziesmā: debesis ir tuvu klāt. Dieva mīlestība ir izlījusi pār visu pasauli, kurai ir vajadzīgs glābiņš, vajadzīgs miers, un Dievs to dāvā. Un to saņem katrs, kurš savu sirdi virzienā uz Dievu atver. Dievs nav tālu no tiem, kuri meklē viņu un kuri ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības. Dievs saka, Kristus savā kalna runā saka: svētlaimīgs ir tas, kas ir miera nesējs, kurš ir garīgi nabadzīgs, kurš apzinās savas ierobežotās iespējas un kurš gaida uz to kungu, jo katrs, kurš klauvē, tam tiks atvērts. Ziemassvētku īpašā zīme ir jaunpiedzimušais Jēzus bērns pie Dievmātes Marijas krūtīm. Mēs to daudz esam redzējuši dažādās ikonās un svētbildēs, kā Madonna ir ar bērnu. Tā ir Ziemassvētku īpašā zīme. Tā vispirms ir labvēlības zīme, jo Dievs mums ir sūtījis savu dēlu, kurš ir iemiesojies un tapis cilvēks.
Tā ir miera zīme, kas atklāja pasaulē miera izlīgumu starp debesīm un zemi, starp radītāju un cilvēkiem, starp tavu Dievu un tavu sirdi. Tā ir glābšanas zīme, kas atklāja, ka Dievs īsteno to, ko daudzus gadsimtus pirms tam pravietis Jesaja rakstīja: redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imānuēls, kas nozīmē Dievs ir ar mums. Viņš ir tas ilgi gaidītais Dievs ar mums, kurš atpestīs pasauli. Viņš ir piedzimis, tas ir noticis, un katru gadu mēs atkal to atceramies, lai tas notiek ne tikai objektīvā realitātē, bet kas notiek arī subjektīvā realitātē, ka tas notiek mūsu saprašanā, ka mēs ko atkal un atkal atgādinām. Viss ir labāk nekā mums liekas, jo Dievs ir dzimis par mums. Tas ir noticis. Dievs ir izdarījis to lielo darbu. Radītājs ir kļuvis par radību. Kāds cilvēks Facebookā ierakstīja: cilvēks ir būtne, kas radīts mūžībai. Cilvēks ir būtne, kas radīts mūžībai. Un patiešām tu esi radīts mūžībai. Cik tas ir lieliski, kad es esmu radīts mūžībai. Un cik svarīgi ir, ka patiešām es to apzinos savā dzīvē, ka mana dzīve nav tikai nodzīvot 70, 80, 90 gadus un tad aiziet atkal citā pasaulē. Es esmu radīts mūžībai. Mana dvēsele augst pēc mūžības. Es esmu uz to aicināts. Un Dievs patiešām to vēlas, lai visa mūsu dzīve ir kā tāds briljants viņa rokās. Dievs domā par pasauli un par cilvēkiem, kurus viņš radīs savā līdzībā. Mēs esam dārgi viņa acīs. Dievs vēlas mūs visus redzēt pie sevis. Viņa valstībā vietas pietiek pilnīgi visiem. Nevienam no mums nebūs tā, kā iepriekšējā dievkalpojumā bija, ka liekas, krēslu vairs nav. Bet debesīs krēsli ir visiem, un ne tikai krēsli. Kā raksta svētā Avilas Terēze, tad debesīs ir katram savs dzīvoklis, sava istaba, sava dzīves telpa, kur pietiek vietas pilnīgi visam. Un nemaz jau tik daudz mums nevajag. Mums vajag Dieva mīlestību, mums vajag vitalitāti, kas dvēselē dod īstu laimi. Cilvēks savā dzīvē meklē patiesību. Cilvēks savā dzīvē meklē savu aicinājumu un vietu pasaulē, meklē remdējumu savai sirdī. Un Dievs no otras puses šo remdējumu ar lielāko prieku gribētu mums dot. Cik svarīgi ir šī svētīgā sastapšanās starp mani, kas meklē, un starp Dievu, kurš labprāt vēlas man to dot. Līdzīgi kā ganiem, kuri pēc eņģeļu aiziešanas uzmeklēja to vietu, kur tad piedzimis ir šis ilgi gaidītais Mesija. Arī mums ir svarīgi uzmeklēt to vietu, kur Kristus mīt. Te nāk prātā viens notikums no Jāņa evaņģēlija, kur 2 Jāņa kristītāji mācekļi meklēja Jēzu no Nācaretes un meklēja redzēt, kur tad viņš dzīvo. Un viņi viņam jautāja: mācītāji, kur tu dzīvo, kur tu mājo? Un Jēzus viņiem atbildēja: nāciet un redzēsiet. Tik vienkārši atsaukties un sekot, un tad jūs redzēsiet, tad jūs piedzīvosiet, cik tas ir labi. Viņi devās un atrada, kur Jēzus mīt, viņa māju vietu, un viņi palika un kļuva par 2 no 12 mācekļiem. Tā arī mēs atradīsim, ja meklēsim, ja iesim, jo, kā raksti saka, ik viens, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, tam atvērs. Šodien mēs dzīvojam no Dieva žēlastības. Mēs dzīvojam Dieva žēlastības laikā. Tas ir laiks starp to, ka viņš aizgāja debesīs, un laiks, kad viņš atkal nāks. Bet šodien kaut kā skaudri mēs to izjūtam, ka patiešām mēs dzīvojam no Dieva žēlastības. Laiks un pasaule ir trausla, un mēs jūtam,
kad viss liekas var ātri aiziet bojā. Labi, ka Dievs ar savu neredzamo roku mūs tur un saglabā. Un viņa žēlastības laiks ir dāvāts mums par pestīšanu. Viņš aicina visus sava dēla mājvietā, jo tur ir miers un veldzējums ikvienai dvēselei. Kristus mājvieta ir katrā Dieva namā, kur dzirdam viņa vārda pasludināšanu un saņemam viņa sakramentus. Labā vēsts mums dod cerību, un Kristus miesa un asinis sniedz mums mierinājumu un stiprina mūsu garu. Un katru reizi viņš saka, nāciet, un jūs redzēsiet. Noslēgumā jūs aicinu pie tā, ar ko es sāku, uz garīgo mirdzumu. Lai jūsu sirdis iemirdzas, kā iemirdzas cilvēkiem, kas ir laimīgi. Lai Dievs dāvā šo laimīgo izjūtu, un citreiz tas nav nemaz tik daudz, un tas nemaz nav tik ilgi, bet tas ir ļoti vērtīgi. Patiešām šis mirdzums dara mūs laimīgākus, tā ka mēs dalāmies priekā un darām arī citus priecīgus. Priecīga sirds dara priecīgu otru priecīgu sirdi. Lai Kristus miers ir katrā jūsu mājā, jūsu ģimenē, jūsu attiecībās, dāvājot dāvanas, ka tas ir no visas sirds, dāvājot labus vārdus un vēlējumus un apkampiet viens otru un no visas sirds. Lai priecīgi jums ir Kristus piedzimšanas svētki un jūsu mājā ir Dieva klātbūtne. Āmen. Un tālāk, mīļie draugi, mēs apliecināsim ticību, un mūsu lapiņās ir ticības apliecība. Mēs varam visi kopā to drosmīgi lasīt. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju, Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.